Auto izskatās gana nopietnas, riteņi arī. Vai paņemat 3 punktus, bet lai tas būtu smieklīgi, ar joku, jo balvas būs visiem, diplomi būs visiem, un arī es domāju, ka pēdējie varbūt, kad sanāk pat priecīgāki nekā pirmie. Minūtes policists to teica. Kuram nav pulkstenis, vajag skaitīt 180. Cik ātri? Un es redzu mašīnu ar pirmo numuru. Te man saka priekšā, ka tas ir jaunais 2011. gada modelis Ford Transit. Mercedes-Benz modelim noderētu gāzes iekārta, par to šaubu nav. Sagatavojamies, ieliekam ātrumā. Veiksmi jums! Nākamā ekipāžā. Jau ieslēdzam gaismas. Lieliski. Priekšā? Priekšējiem labāk, tāpēc, ka aizmugurēji jūtās lieliski. Ideāli. Noskaņojums ir, jūtaties lieliski, skatos navigācija ir. Tātad auto ir nokomplektāts, pirmoreiz brauc rallijā? Pirmoreiz, jā. Pirmoreiz. Viss ir skaidrs ar kartēm, fotogrāfijām un kā tas aptuveni notiek? Mums ir baigi neinteresanti. Tāpēc, ka mēs pusi no tā fotogrāfijām, tur mums vecā mamma dzīvo, viņam tur dzīvo brālēns, viņam tur dzīvo māsīca. Mīlīši, es jau redzu potenciāli tādu spēcīgu komandu. Tas kompleksā lācītis. Tur būs apbalvošana, dējas līdz rītam, un viss notiksies. Cikiem tas ir domāts? Un būs atraktīvais šovs. Policijas mašīnai varēs ar ūdenskrāsām uzzīmēt virsū, ko viens sirds vēlās. Bērni varēs apgleznot ar puķītēm un ar visu pārējo. Aiziet! Klausieties, jums ir golfiņš mazliet pārvērties. Agnes ar dūmu ražotājiem startē ar Volkswagen Golf. Arī ļoti nopietni veikta pārbūve. Kā jūs jūtaties? Labi jūtaties. Kā jums izdevās? Jūs noteikti pēdējā naktī vēl, kā jau visi sportisti. Līdz 2 naktī pārbūvējāt automašīnu. Pārējais, skatos pilnu bāku ar degvielu, kur arī viss kārtībā. Gaismas deg. Labi. Tas klājā? Baigi labi. Pirmo reizi. Tā, arī Chrysler Voyager, te ir viss kārtībā. OZ Team. Varbūt varētu izskaidrot, ko nozīmē OZ Team? Tie ir iniciāļi. Tie ir iniciāļi, skaidrs? Jā. Aha. Tā, skatos, ir arī pilna gāze. Gāzes balons pilns, viss kārtībā, gaisa. Valna bultā! Labi, super! Kāpēc valna bultā? Tāpēc, ka valna pasākums. Skaidrs, valna pasākumā jābūt valna bultai. Jā. Forši! Kā jūs tur aizmugurē jūtaties? Pavisam nopietni. Tiešām pavisam nopietni? Pavisam nopietni miegs nāk. Pavisam nopietni nāk miegs? Ok, bet jums, es skatos, ir padaudz, kas varētu pilotēt, stūrmanēt. Mazums kāds nokrīt kaut ko. Dārzkoviņas savienība, 7000. Tad jūs laimīgs? Jā, lai saprotams. Aiziet! Veiksmi! Liels pēc iekarotājai! N-A-N. Aha, tev viss ir jāiet.
Jūs pirmoreiz rallijā? Jā. Šitie jā. Ir kāda pieredze vēl kādos rallijos? Minimāli. Skaidrs. Neizpraudu batonu otro reizi. Pirmo šitajā. Pagājušajā gads nebija. Jā. Varbūt par sevi. Mēs esam no Kūres, tāpēc mums ir nosaukums Abolīts. Mums ir aboli. Ideāli. Mēs vietu iedosim. Ļoti labs labāk. Pirmoreiz rallijā brauc. Šitā puse pirmoreiz, tā puse jau piedalījusies. Tā tad jau zinām. Kuriem jābrauc? Rīvur! Sveicināti! Kā jums klājās? Pamazām un labi. Pamazām un labi. Pirmoreiz rallijā. Uz otru. Atceros. Nu, apsveicam, kad auto ir atkal savests kārtībā un bet, protams, sporta mašīnas jau nevar tik viegli izņemtas, ne? Brum. Kāpēc brum? Nu, tāpēc, ka jaunākais izdomāja tādu vārdu. Jaunākais. Tur jau jums daudz jaunākie. Čau! Labi pavadīt laikbrīvā. Uzvaru mums nevajag. Uzvaru. Ar dīzelīti. Nemaz nesakiet dīzeli, tas griezes moments un tur visādi aspekti. Jums ir rokas kārpa, ko var arī tomēr ātrāk pārslēgt un arī savi plusi nevar teikt. Gāzes iekārt nevajag. Jā, analogais kārta. 3, 2, 1, aiziet! Laimīgas sēdes! Sveicināti! Kāds frizieris labs pazīstams? Jā, mums ir... Man vajadzēs pēc tam sakontaktēties, man drusku kaut kā nav. Taisn to pašu arī gribēju teikt, jā. Tad vakarā es varbūt kaut kā mēģināšu sakontaktēties, jā. Kā, jums ir analogais GPS, ir parastais GPS, labi, bāka pilna gandrīz, gaismas deg, ekipāžā. Nāmītes. Tā dāma ekipāžā. Turpēc startam, lai jums veikās. Vismaz mēs zinām uz Pastāstiet par sevi. Pirmoreiz brauc. Kā jūs sauc? Ulds. Kā komandu sauc? X0 team. Te tak viss ir rakstīts, pareizi. Skaidrs. Klausies. Arī ir mazliet dopings, es skatos. Tas ir, jā. Tas man rada nelielu aizdomu. Par cik mums vēl ir 2,5 minūtes laika? Kā jums ir nokomplektēta mašīna? Vai jums ir ugunsdzēsmais aparāts? Jā, apliecina 3 trūks visiem. Ir, jā? Nu, labi, Uldi. Kāds mērķi? Finišā! Liepājas pārtītība. Jūs tiešām no Liepājas? Tiešām. Čau! Nav tas ēdams. Forši. Tu arī piedalies rallijā. Kuru gadu jūs piedalāties? Pirmo. Kā izdomājāt piedalīties? Likās ļoti vilinoši nosaukums. Patiesībā jāpabraukā šeit paskatīties. Tā arī ir pasākums, tiešām ir uz godu. Laimīgu ceļu! Uzvaru! Vietas tur, jā? Būtiši! Un kur galā jūs esat? Skaidrs. Kāpēc tāds nosaukums? Komandai? Jā. Tāds nikšs visādos draugos un viss kaut kur. Mašīna, es skatos, visnotaļ piemērot šādam pasākumam. Pilnpiedziņa,
ies cauri. Tātad, principā jums tā ceļa karte nemaz īpaši nav vajadzīga. Taisnā, ir tikai... Trešo. Tā es arī sapratu. Jauns vojāģis viņiem. Jā. Jā, šitais Sarādi. tiešām izskatās arī pārbūve. Veikta. Cik ilgi būvējāt? Nu, gads pagāja. Aha, spēcīgi, spēcīgi. Labi. Kā jūs domājat, būvējot te? Rīzes skaties. Jauki. Peugeot 106. Dosies distancē. Jādomā, ka šī varētu būt visekonomiskākā mašīna šī rallijā. Lai jums veicas! Nākamā ekipāža. Sveicināti! Kā jums veicās? Ļoti jauki. Kāpēc izdomājāt mašīnu vest ar traileri? Skaidrs. Es tā arī sapratu noteikti, lai saglabātu visus tos uzlabojumus, kas ir veikti, lai varētu droši piedalīties rallijā. Kā jums iet? Visi ir tādi... Visu strops. Visu strops. Rītīt matos! Jā, speciālais gabals priekš jums. Šī varētu būt atkal viena no jautrākajām kompānijām. Mums vismaz par jautrību vajag balvu. Jā. Kamēr dziesmu nebeidzam šārā nebraukt. Mums ir pāri, mēs pārsniedzam dalībnieku skaitu, dalībnieku Jā, tiešām. Somiņas ir salikt saistīt. Bet tev arī priekšā es skatos tādu. Jā. Jaunākais. Aha. Labi. Dodas distancē. Forši! Tā, kas te mums ir rakstīts par jums? PBN. Nosaukums aizmugurē izlasāms. Labi, aizvesim izlasīt aizmugurē. Iedot kuru vietu? Šādu par to nevar būt. Jums arī skatos visiem skaistas prizu. Tur aizmugurē, ar vēl vietas. Nu, tad jau šitais gandrīz nav pat kā vajākas. Tad arī ir 7 vietas. Ideāli. Nu, nekas, līdz nākamam rallija te pārpalēs. Madona seģa, davai? Tu saki, ka pietiek, savādāk, ka te pieliks vēl daudz ko klāt. Pietiek. Pietiek. Labi. Kur reiz brauc rallijā? Pirmo. Mums jau galvenais tus. Nekas. Pirmā reize. Vienmēr kādreiz ir pirmā reize. Ekipāžā. Nu, kur reizi? Nu, kā parasti trešo. Kā ar... Tu ceturtā braukt ceturtu. Jā, skaidrs. Kā ar rezultātiem? Nu, tu zini, īpaši izcili nav. Bet pēdējā nebija. Ideāli. Nu, bet jums ir komanda tāda. Ritīgi. Cenšamies. Ģimene. Jā. Ģimene. Pārdā, viss ir slēgas. Aizmirst pateikt, lai brauc prātīgi. Kurien? Sēdīs. Antikompas. Antikompas. Kāpēc antikompas? Vāji pārzinām kartas. Bet tas noteikti palīdzēs ar rallijā. Noteikti palīdz. Optimistiski. Komandas nosaukums tiešām optimistisks. Kas mums te aizmugurē notiek? Čau! Bet jūs gandrīz pilnam ekipāžu. Jā. Skaidrs. Bagāžniekā. Alus? Vai jums ir alus bagāžniekā? Ko tu atkal prasīja ceļu policists? Ko neprasījies? Tas ir pēc vienas ne... Bet arī rallijā. Tur nebija nekas plānot. 3, 2, 1. Aiziet! Atmīgi! Viņiem arī ir sirēna tāda.
ideāli. Kāds noskaņojums rallijam? Kā vienmēr. Kā vienmēr labs. Kādi plāni rallijā? Finiši atrast. Atrast finišu. Labi. Tas ir labi. Šita esam, šita. Viņš ir tātad jūs kalnā pro. Visus, kurš pirmā. Ne, viņam jābūt uz tiem punktiem, un tur 2 punktos ir atsevišķi punktiem vērtēt, nav uz ātrumu. Nedrīkst pārkāpt ātrumu. Komandē, veiksmīgi! Rīgas Pāķi. Kāpēc tās nosaukums? Pēc skatu jau var redzēt. Pēc skata te neko viss ir smuki. Smuks Voyagers, laba kompānija. Viss ļoti skaisti. Tās, kas tur notiek? Ideāli. Kādi mērķi? Tik līdz finišam. Labi. Un cik viņi savāc, kurš vairāk savāks? 6 stundās, kurš vairāk vietas? Viena minūte kāpēc uz skata. Lēti priekšā graudu. Kāpēc vēsi? Vēsi. Lūdzu, karti dodiet. Iedodiet līdz kontrolkarti, jā. Tas neredzēju. Proši, brauciet! Tā, ekipāža numur 26. Kāpēc tāds nosaukums? Tā sauc. Skaidrs. Jā, cik jūs esat? 2 cilvēki. Skaidrs, tas nozīmē, ka jums būs... Liels Voyagers! Tā, es dzirdēju, jūs nopietni esat gatavojušies. Понял. Все нормально. Это будет такой... Просто торпеда. Да, это знаешь, как называется? Штурман карты взял, да, 3 колоды. Понятно.